ja tev ir jāsāk attiecības no nulles, es vispirms ieteiktu tev sakārtot sevi. Mēs domājam, ka problēma ir otrā cilvēkā, ka viņš mūs nesaprot, neuzklausa un nenovērtē. Tad mēs vainojam, piesienamies, dusmojamies, līdz beigās vienkārši nesarunājamies. Bet patiesībā mēs paši sevi nemaz nepazīstam. Mēs redzam sevi tikai caur filtru, caur to tēlu, kādas esam iedomājušos, kādā mums ir jābūt. Tu domā, ka esi stipra un pozitīva, bet vakarā, kad paliec viena, tu klusi brūc un sev jautā, kāda vispār jēga šādai dzīvei? Un kamēr tu turpini klusēt, tava zemapziņa runā caur ķermeni, galvas sāpēs, nogurumā, pazudušā libido, bezmiegā. Tas ir signāls, tas ir ķermeņa signāls, nevis sots. Patiesā atslēga sāks tad, kad tu ieraugi sev pa īstam, bez maskām, bez ilūzijām. Un tikai tad tu pamani, ka tev nav jābūt ne maitai, ne paklausīgai aitai. Tev jāredz, ar kādu mērķi tu ej sarunā, ar kādu mērķi tu ej attiecībās, dzīvē. Un pavēro sevi tā patiešām godīgi. Ja tu bieži pasaki domu par attiecībām, kādām vajadzētu būt vai kā vajadzētu teikt vai runāt, un pēc tam uzreiz centies paskaidrot no visām pusēm, tas nozīmē tikai vienu, tu pati neesi tam noticējusi. Un tā vietā, lai dzīvē atkal un atkal atkārtotu tās pašas izvēles, ir jāsakārto sevi. Jāizmaina tās klusās programmas, kas tevi aizsargāja vecām metodēm, bet noved pie tiem pašiem rezultātiem, pie tā paša grābekļa. Un iedomājies, ja tu jau tagad būtu piepildīta ar tauriņiem vēderā par sevi katru dienu, par ikdienu, tu jau vairs nemeklētu kādu, kas aizlāpa tavas tukšās vietas, vai ne? Tev vairs nevajadzētu cerēt, ka partneris tevi piepildīs tur, kur pašai trūkst. Cik citādas būtu tavas attiecības, ja tu pati būtu pilna krūze? Un tad arī tu satiktu tādu pašu cilvēku, pilnu, dzīvu, priecīgu. Tad attiecības beidzot būtu par kopā būšanu, nevis par trūkumu. Jo piepildījums nesāks no otra, tas sāks no tevis pašas.